kā sokās ar jauno deju studiju? Īstenībā ļoti labi. Mēs tagad bišķiņ vēl atpūšamies pēc vasaras kāzu deju pāriem. Principā jau gandrīz ir beigušies, un mēs jau no 3. septembra atsākam jau jauno deju sezonu. Tāpēc viss kārtībā. Kā pagāja vasara? Vasara pagāja ļoti labi, tiešām, jā. Vasarā pagāja vienos treniņos, bet darbā mums tiešām bija ļoti daudz kāzu pāri. Un es varu tā iečukstēt bišķiņ, kad kaut kur novembra sākumā, iespējams, vai oktobra beigās mēs taisīsim tādu kāzinieku salidojumu savā studijā. Un būs tāda forša ballīte, un lai atkal tiktos, varbūt kāds kāzu pāris kaut ko uzdejos, ja atcerēsies, protams, jā, tā. Un kādi plāni nākotnē? Plāni, laikam tuvākai nākotnē, jā. Plāni īstenībā diezgan daudz ir, protams, kad mēs tagad sāksim atkal, gatavot mūsu bērnus, jauniešus sportam, sacensībām. Priekšā ir jau čempionāti, Latvijas čempionāti. Tad pašlaik gatavojam vienu pieaugušo pāri uz pasaules čempionātu freestylam, kurš būs 22. septembrī Ķīnā. Tad, protams, mēs arī plānojam organizēt deju sacensības, bet jau pēc jaunā gada, jau janvārī un martā droši vien vai aprīlī. Tā plāna īstenībā diezgan daudz un darba arī daudz, ir par ko domāt, ir ko darīt un tiešām. Labi, tad izskaidri un sauc, tuvumā maz ir ļoti daudz, tuvumā rūgtais ir pavisam sauc.